Nu ko, sveicināti jaunajā video. Šis būs unboxing video, kur mēs pārskatīsim manu jauno telefonu, kur pasūtīju no eBay pa 150 eiro, Nokia Lumia 920. Tātad bija iespēja nopirkt veikalā pa 500 eiro, bet es taču neesmu stulbs cilvēks, es esmu diezgan gudrs, ja godīgi. Man bija labas atzīmes skolā. Bet, nerunāsim, nopirkt šo no Ķīnas un taisam vaļā bez liekām runāšanām. Viņš ir smags, jūtami, ka kaut kas ir iekšā. Un lūk, šādi aizskatās, ka kaut ko nopērk no eBay. Tātad šeit ir zīmīta thanks for your purchase un eBay niks, no kura es nopirku, vēl ir sirsniņa redzama virsū. Tātad aizmūrē ar kaut kas rakstīts ir, bet atgriežoties pie telefona review. Tātad skaidri redzams, ka telefons ir labā iepakojumā. Redziet, burtiņš skaists tāds, bet man interesē, kāpēc viņš tā spiežās ārā. Es esmu pieredzis pie telefoniem, kas spiežās ārā, jo šis ir mans vecais telefons. Redziet, tāds resnītis vien ir, bet tagad man ir jauns telefoniņš, un pārbaudīsim, kāds viņš ir. Man nepatīk, ka spiežās daudz ārā. Bet tad skatāmies, tātad. Damn, son! Jaunais telefons, redzams, ka tāds tīrs viņš ir, tāds spilgts, tāds spīdošs, tāds kaut kas uzsmērēts, bet virsū tā, lai skaistāk izskatās. Es jau nezinu, kā cilvēki dara ar šiem telefoniem, bet tātad taisīsim vaļā. Lūk, redziet, tāda lapsiņa, tāda original. Galvenais, ka viss ir oriģināls. Taisīsim tulītā vaļā. Es negribu neko saplēst īsti. Un lūk, skaists telefons, redziet, mirgo, tāds tīrs, viss vāciņš, skaists, pilnīgi jauns, kas tur starp septinieku un zvaigznīti. Es nezinu, kāpēc tur tāda feature ir. Tātad šis laikam, cik es saprotu, ir telefona vāciņš, tātad vismaz tas arī nav jāiegādājas pašam, redziet, tāds iela kabatā un forši, vismaz nav jāpērk, dzirdēju, viņi ir padārgi. Tātad, bet jā, lūk, kur telefons pats, tātad, redziet, viss ir kā vajag, tātad, un kas tur vēl mums te labs ir iekšā? Tātad šis ir plasmas. Un lūk, kur lādētājs arī. Tātad šeit ir. Tātad labi, liksim nost šo pēc tam. Tātad, bet šis telefons, redziet, kā redziet, šis nav, cik es zinu, šeit ir oriģināla līme virsū, uzlīme. Bet tagad slēgsim iekšā. Gaidām, kad ieslēgsies. Viņš neslēdzās. Kāpēc? Es nezinu. Tātad viņš neslēdzās, bet, es nezinu, jūs redzēt, bet viņš tomēr ir ieslēdzies. Jūs redzēt, tur pulksteni redz. Viņš izslēdzās. Redziet, spīd gaisma. Un es varētu pazvanīt Omai, bet nevar, jo jūs neredziet, bet es tāpēc līdz ar to neņemšos gluži. Kāpēc viņš? Es vienkārši atcerējos, ka man Oma vienreiz rādīja telefonu uz savu senu. Tamagotchi telefons. Jā, kāpēc te... Šis iespējams ir tā domāts, bet nekas īstenībā nav šeit līdzi. Un šis plasmas, cik es saprotu, ir domāts uzlikt, lai viņš ir drošs, šeit būs jāpielīmē ar kaut. Tātad tas ir pret drošību. Tātad piedodiet, kā šādi. Un lūk, lai nelīst virsū lietus uz ekrāna. Redziet, viņš mirgo, viņš spīd, viņš ir ieslēdzies līdz ar to es esmu priecīgs par savu pirkumu. Es atcerējos, ka mans tēvs stāstīja, ka viņš pirka tur. Tie bija labie laiki. Jā, sen. Bet lādētājs galvenais, ka viņš strādā, es pārbaudīšu pēc tam. Bet telefons ir labs, vāciņā arī var ielikt viņu. Viņš ielīdīs. Bet jā,
Es esmu priecīgs par savu pirkumu, un es vēlētos ieteikt jums visiem iegādāties no eBaya telefonus. Bet atgriežoties pie tēmas, abonējiet kanālu, izplatiet video, laikojiet video, šerojiet un... visu. Man ir meitene, bet viņa ir stiprāka par mani. Ko man darīt? Esmu izmisumā.